Dzīvokļa pārdošana, ja dzīvoklis ir izīrēts. Vēlos pārdot dzīvokli, kur izīrēja īrniekam ir noslēgts īres līgums, bet zemesgrāmatā īres līgums nav reģistrēts. Vai izīrētu dzīvokli var pārdot? Šajā gadījumā nepastāv ierobežojumi dzīvokļu pārdošanai, ja ir noslēgts īres līgums. Ja īres līgums noslēgts pēc 2021. gada 30. aprīļa un nav ierakstīts zemesgrāmatā, tad tas izbeidzas līdz ar jaunā īpašnieka īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Ja jaunais īpašnieks nevēlas noslēgt ar īrnieku jaunu īres līgumu, tad viņš paziņojumā informē īrnieku, ka dzīvoklis ir atbrīvojams 2 mēnešu laikā. Lai netiktu pārkāptas īrnieka tiesības uz privāto dzīvi, jums būtu jāvienojas ar īrnieku par laiku, kad potenciālie pircēji varētu dzīvokli apskatīt. Birojs var sagatavot attālinātu dzīvokļu pirkuma līgumu, kā arī sniegt attālinātas konsultācijas, tādēļ nav nozīmes, kurā Latvijas vietā jūs atrodaties.